Da 85. aptuveni. Pats? Nē, upis braucoja, upenieks. Mana klase gāja, nu. Un tad es tur kaut kā pavilkos, un mani sāka baigi tas cepīt viss. Tad es sāku staigāt uz laiveni, tad tur jau man deva kaut ko skrūvēt jau, jaukt visādus lūžņus, vecus motorus, kaut ko mācīt. Veči. Jā. Protams. Sāka tā ģela interesē, teiksim tā. Saproti? Vot. Un tā tas viss arī iesākās. Palēnā. Tad beigās es tā kā tiku muterē jau kā vefā strādāja, un tad beigās jau es pielauzu, kad, zin kā, neļāva jau. Bija jāpacīnās, lai es tiktu. Es tik smalki vairs neatceros. Nu, ķipā nē, un tur, nu, zin kā, jau māte. Un tad es neatceros es to virtuvi, bet es beigās. Es tiku klubā, tiku pie laivas, tā gadā es arī izbraucu jau, un tā pa ziemu jau es būvēju. Bija jauna laiva, un tad es viņu tur, plika laiva bija, tad nācās viņu visu apgreidot. Stūres, troses, visas krāsošanas, špaktelēšanas. Mācījos visu. Nu, mācījos. Lākošanas tur bija. Krāsošanas. Papa nepalīdzēja, viņš nebija? Viņš jau arī bija kaut ko labi? Nu, nē, pēc tam jau. Tad, kad sākumā, nē. Sākumā es tur cīnījos pats. Vebs tur kaut ko, nu. Jūs sacensībā braucāt? Jā. Kur bija viņas? Un pa Latviju. Jūrmala. Līdzīgi kā tagad, nu? Jā. Savācās kaut ko? Stučka aizkraukli toreiz. Stučka bija toreiz. Liepāja? Liepāja, Jūrmala. Krievijā nē, jā? Jelgava. Uz Krieviju mēs braucām. Nu, es vienreiz tik biju uz Krieviju. Tā viņi bija izdomājuši aizbraukt uz to, man kur bilde vēl ir. Tas jau vēlāk bija. Pēc tam 88. gads.
Čau. 15, 16. Paņemam pilnīgi jaunu alumīnija gabalu. No rūpnīcas ar visiem kodiem. Redzi? Tie ir Volvo veidgabali no ārzemēm. Šitais sadegs. Tur mēs neko nevaram izdarīt. Mēs varam viņu uzlikt šādi, aptuveni. Un tagad uzsildīsim plītiņu. Uzsildīsim plītiņu. Alumīnijas labi vadīs. Lai viņš tagad sasilst, tad mēs viņu uzsildīsim mierīgi. Picina šitā ir klasiskā tāda. Klasiskā. Klasiskā viņa izskatās. Nu, vari ņemt. Redzi, jau viņa jau sāk spītēt. Nu, šitās gonkas vai bija. Tu pat ir albums? Dažas bildītas, jūs iesakts, bet te rekur ir aluksnē. Es braucu. Rekur. Arī te raksts ir vēl, redzi. 88. gada 16. jūlijas. Grīvnieka foto. Un te rekur ir fāters, reku. Pirmo katamarānu es. Ot. 88. augusts. Un tad ir jaunais katamarāns. Te bija tēta, mēs te aizbraucām, redzi, septembrī pēc Jūrmalas pa taisno uz Pēterburgu. Tas ir Ņevā, Pēterburgā. Tur bija fotogrāfs, kas katru fotogrāfējumu varēja aiziet, pēc tam nopirkt savu fočini. Biznesiņš, jā. Tu aizies stends stāv un tikai paprasi numurs tāds un, rekur lūdzu. Tad jau nebija vēl fotoaparāti visiem. Nu jā, tas bija bet uzreiz pēc acenēm tev gatavos fočinas. Tad viņš viņas arī printē. Uzreiz, ne jau printēja, attīstīja. Toreiz jau nebija printeri. Te es novinnēju Vīlandē. Igaunijas čempions kaut kāds bija. Skaidrs. Un te jau man jaunais korpus ir ar privātu sporta zinēju. Pekumārcis, kā vienmēr, pirmajās rindās. Šitais rekur. Pēc vāka. Šitais ir pēc gāšanās, es vēl te ņemos. Reku Maksis, reku Zolmāris, reku Višķervaldis, reku Volšteins, reku Markus Ivars. Glābenes laipastēna. Nu, rekur es. Un Pekumārcis, protams, neatņemama sastāvdaļa. Reku priekšu aizlīmē, te viss sasists. Uzlidoju tur gaisā pie trepēm. Tas ir alūks, ne? Jā. Vairāk arī nekā te nav. Vēl šitā veina bilda ar Pekumārci. Ūsas. Kā čigāns. Tumša bilda baigi, jā? Laba bilda.
Nē, man tieši patīk. Es jau toņi labi izskatās. Jā. Ir labi šitā. Šitā jau vajag skenēt likt. Par pasauli. Jā. Nu, tā. Tādi cīpari. Es laukos atradu, bija laukos mums šitas albumiņš, tas viņu atsavācu.